Šeit pavisam noteikti šajā pusē nebija dzirkselītes, kas ir tās rozā puķis, nebija margrietiņas, nebija zvaguļi, ko mēs šobrīd redzam. Kaut kādā brīdī bija ilzītes, nezinu, noziedēja vai beidz ziedēt. Un vēl dažādas sēklas līdz kaut kādiem 18 augiem. Un šis ir tāds mazs pierādījums, ka tomēr to atjaunošanu sējot sēklas, tā ir iespējama. Šī ir mūsu lauku māja, Priedītes, un šis ir tā kā dzimtas īpašums. Jau kādā 5. vai 7. paudzē, tur jau man paliek grūti rēķināt. Būtībā tā visa zeme ir nākusi tā kā mantojot, daudzās paudzēs, daudz par viņu rūpējušies, nu, un tad mēs esam šobrīdējais posms, kas par viņu rūpējās. Tad šodien mēs bridīsim pļavās. Tās ir Abavas senlejas pļavas. Pastāstīšu par augiem, kurus var tējā vākt, kurus var ēst un kurus vainadziņā pīt. Un kurš uzminēs, kam ir tāda lapiņa? Viņa noziedē? Pienenē. Jā, pienenē, jā, bet pieneni jau ir noziedējis, ņem. To mēs arī ēdīsim. Plostbārdis. Plostbārdis ir radinieks pienenē, un jums ir šodien uzdevums izsēt sēklas. Ejam. Ejam. Ikdienā vispār es esmu programmētājs. Mēs dzīvojam ziemā Kandavā, tas ir 4,5 km no šejienes. Kopš mums ir internets parādījies šeit uz jumta un ir pietiekami ātrs, mēs varam veikt arī parastos darbus. Tā kā kaut kāda laika iespējams mēs dzīvosim tikai šeit, bet kamēr bērni iet uz skolu, tas daudz ārtāk ir, protams, tur. Es esmu keramiķe. Un es esmu pārtaisījis kūti par savu galeriju, veikaliņu, tā kā mēs esam tagad galerijā Kūts, kuras taisu keramiku un vadu nodarbības un pārdod savus darbiņus. Mēs paņemam māla piciņu un vienkārši bez nekādiem aparātiem un instrumentiem izmīcam no tā bļodiņu. Jā, es izmēģināju skolā visdažādākās tehnikas, jo ar māli var dažādi strādāt. Var rulēt lielas pankūkas, var virpot, var liet formās. Man vienkārši šī tehnika bija vistuvākā. Es varu paņemt māli piku, iziet ārā, sēdēt pļavā. Man nekas nav vajadzīgs un es taisu. Vienalga, kur es esmu. Šo tehniku man iemācīja zāļu sieva, un vainadziņu mēs pinam kā bizīti. Un tad viņš sanāk ļoti stiprs, un arī puķītis ar ļoti īsiem kātiem var iepīt iekšā. Mums ir zeme, kurā tiek nopļauta un apstrādāta. Loģiski būtu pabarot kādus lopus un varbūt pašiem iztikt, un arī pašām pļavām būtu labāk, ja tur šie lopi būtu, un tad jau tā sanāk tāda lokāla lauksaimniecība. Visiem turismu pasākumiem tie lopi piestāvēt, jo kuram tad nepatīk ķuķuruķu gotiņām. Grāslai palīdzību mēs būtībā tīram kokus no lauku malām, apaugumu, uzlabojam to struktūru, kas ir pļavai, lai tur nav pēnā kūla. Galvenais atbalsts mums plānojās uz traktoru tehniku un govīm. Mums arī ekspertu pieejamība ir bijusi visu šo laiku, un ar to ir paveicies. Eksperts pasakot, ka wow, kas tev te aug? Tas arī man parāda, ka tas ir kaut kas kas te aug, tas burkšķis ir baigais kaut kas, tur labs, jā. Ok, labi, šito es kopšu. Ir stāsts par to, ka mēs varam lepoties ar to, kas mums ir, kāds to novērtē. Un, jā,
Un mēs to saglabājam visai pasaulē. Mēs glābjam kaut kādā ziņā pasauli, jo nav daudz tādas vietas, kur tas ir. Un, ja mēs to nedarīsim, varbūt vēl pēc dažiem gadiem tā vispār nebūs. Jo cilvēki neaizdomājas īstenībā par to bioloģisko daudzveidību, vai kas vispār ir bio, un kas tas tāda drusku arī nodrās ķēdziens ir. Nē, viņi dzird bio-eko, tas jau kaut kāds lamu vārds, stilīgs lamu vārds, jā, bet, kad tu pastāsti to bišķiņu, to ķēdi, ka jo vairāk puķīts, jo vairāk kukainīši, jo tur vairāk ir rezīši un tādā garā. Nu? Redzi, cik stiprs? Nē, bet ir stiprs. Šitas sanāca tā kā tam no sprīdīt šoreiz. Katreiz jau viņš ir savādāks.